Es kā mums jāsim, mēs tev palīdzēsim atrisināt tavu problēmas. Jā, mēs tev palīdzēsim atrisināt tavu problēmu. Tev проблем, и мы сейчас Поможем. Вов, давай, читай. Ты готов, да? Давай. Tātad. Skatos jūsu video, bet runa nav par to. Man ir meitene, bet viņa ir stiprāka par mani. Ko man darīt? Esmu izmisumā. Ar cieņu Jānis, vēlos kļūt anonīms. Pavisam pareizi un... Kāpēc tu pieminēji savu vārdu, ja tu gribi būt anonīms? Jā, tieši tā. Tu esi ļoti dīvains cilvēks. Arī tavs jautājums ir nebijis, bet nu nav tā, ka cilvēkiem nav šādu problēmu. Tātad, pirmkārt, kā tu zini, ka viņa ir sieviete, ja viņa ir stiprāka par tevi? Viņa nav sieviete, bet nu par to nerunāsim, to tu pats pārliecinies kādu dienu. Otrs, kā tu vari zināt, ka Bez jārši odi. traucē production reāli? Agrāk zvanīja cilvēki, lidoja lidmašīnas, runāja cilvēki, tagad vasara odi lido un traucē production. Tātad, ko es gribēju teikt? Kā tu vari zināt, ka viņa ir stiprāka par tevi? Kas viņa tev pa galvu ir iedevusi? Nē, nu nopietni, nu kā tu to vari tā noskaidrot? Jā, labi, varbūt Viņa bicep curls Jūs nesāt piena kannas un viņa var 3 panest un tu vienu? Labi, wow, es nedomāju to par piena kannām šīm sievietēm. Es domāju par reālām piena kannām laukos. Bet, Vai arī seksa laikā viņa tevi lidina pa gultu? Jā. Cilā? Varbūt viņa nav nemaz spēcīgāka par tevi, varbūt viņa vienkārši ir smagāka. Varbūt viņa sver 65 un tu sver 50. Te nevar zināt, nu. Tas spēks, kā viņš izpaužās. Jūs rokas laušanas čempionātu taisiet. Tad jums ir labas attiecības, es teikšu. Bet jā, ja nopietni, ja, piemēram, viņa var ejot pa ielu, viņa tevi pagrūž, tu nokrīti, tu grūdi viņu, viņa nekrīt, piemēram, tā. Tad, nu, loģiski tev fiziskais spēks nav attīstīts. Ko viņam darīt šādā situācijā, ko veicīt? Tātad, pirmā lieta, ko cilvēki dara šādās situācijās? Pamet šo meiteni. Jā. Nē, to gan nedarīt. Kāpēc es tur vēdru smejoties, jo man sāp. Viņi redzēs? Nerādi savu dzimumu locekli. Es nerādīšu, es rādīšu šitā. Vai viņi redz, kāpēc es smeju? Redzēt? Ja jūs redziet. Tur bija bērns. Jā, man izgrieza ciplanētieti svešo ārā. Tātad, bet svaru zāles mūsdienās, jā, pastāv. Nu, jā, tiešām pamet viņu, ja tev tas nepatīk. Bet svaru zāles pastāv. Var iet cilāt hanteles. Var iet uz stieņiem. Jā. Tas nav obligāti jāmaksā nauda, maņi. Jā, nav tu neviens, nav, es domāju, bet tur bija spokļi, jūs droši vien viņus redzējāt. Bet vēl, tu vari jebkādus veidus kā pastiprināt, piemēram, ja tev rokas ir vājas. Ko viņam darīt, ko? Tātad, nu, paņem, es rādīšu ar kreiso roku, bet es to daru. Rādi? Tad, kad es to daru ar labo roku. Es arī imitēšu skaņas. Tas ietrenē plecus, forearm muskuļus un tricepsus nedaudz. Tātad tu vari iet mājās, cilāt krēslus, palīdzēt, cilāt visu ko. Bet labākais treniņš ir spiežot datora peles pogas, datora klaviatūru, tāpēc raksti daudz komentārus internetā. Tavas rokas būs lielas, masīvas. Internets nav tik slikts, cik citi domā, internets ir zelts. Tieši tā. Bet mēs gribam tikai palīdzēt. Tu prasi palīdzību, un mēs palīdzam, kā mēs mākam. Jā. Ja tev nepatīk šī palīdzība, tad prasi citam pie velna, bet tu prasīji Funface TV, mēs tev pateicām kā. Šie ir reāli vienīgie veidi, kā tu vari labot šo situāciju. Aiziet pie kāda un izlabo savādāk. Es gribu redzēt to. Kur tu? Nē. Jābeidz. Pagāja, bija jābeidz, jau beidz, es nezinu. Ej, trenēties!
motherfucker! Man, motherfucker! Sit! Savāc viņš šitā. Davai tad. viņu nosmēršoju tā, ka tu pleķis ir. Ātri. Tas bija kukainis. Tas bija gigantisks lidojošs termīts, es nezinu. Kur pat paliekas kājas nebija. Viņam bija šiti garas kājas reāli. Jā, Funface TV dzīvē. Mēs nesitām kukaiņus. Kur ir rakstīts aizliegts sist kukaiņus? Nekur. Tātad šodien izlēmām izbaudīt marinētus gliemežus. Nekad tādi nav ēsti. Nu ko tad taisām vaļā? Nu uz priekšu. Nu ko? Vajag nobaudīt smaku.